Sveicināts! Sveicieni tev no Dānijas! Es esmu Ingūna Petersone, uzņēmēja, kas šobrīd aizbraukus no Latvijas un nu jau gadu dzīvoju un vadu savu uzņēmējdarbību Dānijā. Dānijā pārstāvot starptautisku vācu kompāniju. Šī kompānija ir gada jauna. Kompānijai pārstāvniecības ir jau 26 valstīs. Un šobrīd mēs gatavojamies pārstāvniecības atvēršanai arī Latvijā. Tādēļ man ir ļoti svarīgi atrast pozitīvus, enerģiskus menedžerus, kas vēlas strādāt ar uzņēmumiem vai arī piedāvāt šo iespēju uzsākt jaunu uzņēmējdarbību Latvijā. Mūsu produktu klāstā uz šodienu mēs pārstāvam 10 kompānijas. Tas nozīmē, ka produkcijas grupa ir visplašākā. Par to es pastāstīšu tālāk video, tātad seko līdzi, iepazīsties un sazināsimies. Sazināsimies, vispirms lūdzu atsūti man savu motivācijas vēstuli, un tad runāsimies, tiksimies un spriedīsim par mūsu sadarbības iespēju. Kā jau iepriekš minēja, kompānijai pārstāvniecības ir 26 valstīs, un patreiz tiek gatavoti dokumenti Latvijas pārstāvniecības atvēršanai. Katrā atvērtajā valstī ir ofis, kur notiek preču sadalīšana. Pieejami visi preču paraugi, tiek vadīti apmācību semināri, un tā ir oficiāla vieta, kur mēs varam tikties ar kompānijas potenciāliem sadarbības partneriem. Bet pamatā darbs notiek mājās ar interneta palīdzību. Tādā veidā mēs ietaupām savus finansiālos un laika resursus. Šīs prezentācijas sākumā minēju, ka sadarbojos ar vācu kompāniju. Ahlen ir skaista maza pilsēta Vācijā, un ir kompānijas īpašnieka dzimtā vieta. Šajā pilsētas nomalē atrodas kompānijas loģistikas centrs. Uz pamestas aizaugušas pļavas 2010. gadā tika uzcelta ēka, kurā pašlaik nonāk visu firmu preces, un kurā atrodas parfimērijas ražošanas iekārta. Kopējās ēkas platība ir 10 000 kvadrātmetri. Tuvākajos plānos uz šīs zemes ir uzcelt vēl vienu lielu zāli, kas dos iespēju pastiprināt jaunu ražošanas procesu. Network World aliansē ietilpst šajā brīdī 13 kompānijas. Tās visas ir nopirktas. Kompānijas nav jaunas, bet atpazīstamas. Kā piemēram Pierre Lange elitāras klases rotas lietas, kas tiek gatavots 80% pielietojot roku darbu. Šī kompānija šobrīd savā vairāk kā 20 gadu pastāvēšanas periodā svin ziedu laikus. Ienākums salīdzinot pret 2009. gadu ir pieaudzis par 4,5 miljonu eiro. Pierre Langs ir ļoti pateicīgs mūsu kompānijas dibinātājiem par šo lielisko iespēju apvienoties un palikt spēcīgākam. Spēks vidēji pieaudzis pa 15%. Tieši tāpēc arī mēs kā menedžeri iegūstam lielu spēku, kas adekvāti tiek novērtēts atalgojumā. Vidēji menedžers, kas darbojas gadu, mēnesī pelna 50 000 eiro. Un tas ir normāli, jo mūsu preču sortiments pārklāja 80% tirgus pieprasījumu, un, kā jau minēju, mēs pārstāvam 25-26 valstis uz šo dienu. Un kompānija nemitīgi paplašinās. Tas viss apvienot zem viena zīmoga – Network World alianse. Kļūstot par kompānijas menedžeri, man tiek piedāvāta pirmkārt jau iespēja visas preces, kas ietilpst šajā aliansē, iegādāties ar 40% atlaidi. Savukārt atalgojums ir augošs, atkarībā no pārdotā apjoma līdz pat 21%. Man pazīstamās kompānijās tik lielus procentus nopelnīt ne katram menedžerim tiek piedāvāta iespēja. Preču klāstā ietilpst dzīvnieku pārtika, preces higiēnai, ūdens filtri, dabīgās sulas, vitamīni un pārtikas piedevas, džinsi, atpazīstama brendu kolekcijas, rotas lietas, 12 šķirņu kafijas, parfīms, dekoratīvā kosmētika, gultas veļa un dizaina aksesuāri mājai. Tas ir uz šodienu. Un tādēļ visu nepieciešamo ikdienai es iegādājos kompānijā, kuru pārstāvu. Uz veikalu dodos tikai pēc pirmās nepieciešamības precēm, un tas ļoti ietaupa manu laiku un arī manus spēkus.
Pirmā nopietnā kvalifikācija, kad sevi var uzskatīt par menedžeri, kuru novērtē un kuram uzticās, ir 15%. Kopējais pārdošanas apjoms ir apmēram 2000 eiro. Tad kompānija piešķir lietošanā jaunu auto. Arī es šo auto saņēmu. Oficiāli tas skaitās mans, bet savukārt arī kompānijas. To es izmantoju privāti. Secinājums viens. Man ir jauns auto. Šo iespēju kompānija piedāvā katram menedžerim, kurš sasniedzis pārdošanas apjomu un izpildījis kvalifikāciju 15%. Šī ir konferenču zāle Vācijā, Ahlens pilsētā, Network World loģistikas centrā, kur mums notiek daļa no semināriem un apmācībām. Man tiek pasniegta atzinības nozīmīta 15%. Un to parasti dara augstāki menedžeri, kuriem ir ļoti liela pieredze. Kā piemēram šajā gadījumā man nozīmīti pasniedz un roku spriež Frans Brandmiller, kurš ir ar vairāk kā 30 gadu pieredzi ļoti veiksmīgs uzņēmējs un ir Network World alianses dibinātāja padomnieks. Viņš uzsver arī to, ka daļa no rezultātiem, ko esmu guvusi, ir pateicoties tieši Latvijai. Mums visiem, vadošajiem menedžeriem, ir patiesi prieks, ka varam sadarboties ar šo vācu kompāniju, kas ir tikai augšanas stadijā un piedāvā jaunas darba vietas un karjeras iespējas. Un ne tikai darba vietas, jo Jurgens Lībigs ir miljonārs, kas strādā tikai sava prieka pēc, jo viņam tieši pie kompānijas iepatikās ideja individuālais parfīms. Un, protams, arī pie viņa kvalifikācijas Gold Managers kompānija viņam dāvināja Mercedes klases auto, un tas nonāk viņa īpašumā un pilnīgi pavelti. Katrs seminārs, kas notiek ārpus valsts, kurā mēs dzīvojam, ir brīnišķīgi iespēja karjeras kāpņu attīstībai. Zināšanas, ko iegūstam, ir nenovērtējams. Katrs no mums ir sasniedzis labus rezultātus, ar kuriem tad arī dalamies, lai šo panākumu atslēgu tālāk aizvestu un nodotu savai grupai. Un tikai tie, kas piedalās semināros, kas notiek kompānijas ofisā Vācijā vai arī Šveicē, ir spēcīgi un nesalaužami. Šādus cilvēkus tautas valodā sauc par līderiem, veiksmīgiem cilvēkiem. Tur, kur satiekas līderi, valda pozitīva enerģija un inovatīvas idejas. Šī prezentācija ir kā atskaites punkts pirmām kārtām jau maniem kolēģiem, kas tikai top par līderiem. Tādēļ parādīšu, kāds izskatās loģistikas centrs 10 000 kvadrātmetros no iekšpuses. Šeit redzamas preces no visām aliansē ietilpstošajām kompānijām vienu vietu. Video un prezentācijas sākumā pieminēju, ka galvenais pluss ir darbs mājās. Preču pasūtījums tiek veikts caur internetu un nonāk loģistikas centrā bez aizkavēšanās. Mūsu darba sistēma ir kvalitatīva un pilnībā datorizēta. Katrs pasūtījums nonāk uz paletes, kas domāta valstī, kurā ir pārstāvniecība. Šī ir Dānijas palete, un kā jūs redzat, piemērā ir novietotas 2 kastes uz paletes. Lai tev skatītāji būtu izprotams projekta mērogs, minēšu, ka pēc 8 mēnešu darba tika fiksēts apgrozījums 200 miljonu eiro, un tuvāko 5 gadu plāns ir apgrozījuma apjoms 1 miljards eiro. Šie cipari liecina par to, ka mūsu komandā der tikai spēcīgi un pārliecinoši līderi. Kādi skaitļi ir kompānijai, kurā tu pārdod savas zināšanas un spēkus? Vai tev ir kādas nākotne tajā? Es esmu pārliecināta, ka spēcīgu komandu mēs izveidosim arī Latvijā, jo tā ir mana dzimtene un zinu, ka tai tuvojas 2. krīze. Bet kurš būs mūsu komandā, to parādīs atlase. Lielāko daļu Network World alianses loģistikas centra ēkā aizņem parfīmu ražošanas iekārta. Šī ir daļa no parfimērijas ražotnes. Kopējais ražošanas iekārtas garums ir 63 metri un automātikas izmaksas 10 miljoni eiro. Network Global Loģistika pusi darba ir izdarījusi uzņēmēju vietā. Šajā centrā top unikāli individuāli parfīmi. Šī iekārta strādā tik precīzi, ka visā savā darbības laikā nav pieļāvusi nevienu kļūdu vai brāķi.
Es piedāvāju gatavu biznesa plānu jaunajiem uzņēmējiem, kas šobrīd vēlas uzsākt biznesu. Šis plāns der iesniegšanai arī dažādos struktūra fondos, lai iegūtu finansējumu. Plānā iekļauts precīzes izmaksas un tirgus pētījums, kas nav mazsvarīgi. Darba instrumenti ir mazi, bet ar tiem var paveikt lielu darbu. Attēlā redzams galvenais pamatlīdzeklis mazā zilā kastīte, ko mēs dēvējam par laboratoriju, ar kuras palīdzību katrs indivīds kļūst uz kādu brīdi par parfimēru. Eiropā tas ir populāri un pieprasīti, bet Latvijā šī tirgus niša ir brīva. Ja tev ir vēlēšanās kaut ko mainīt, bet nav ideju, tad šis piedāvājums ir unikāls. Tā izskatās viena no manām smaržām. Man to, protams, ir daudz, jo katrai dzīves situācijai neder viens un tas pats aromāts. Smaržu pasaule ir interesanta, un ar smaržu palīdzību mēs panākam sev vēlamo rezultātu. Padomā par to, kā uz cilvēku apziņu iedarbojas aromāti, kāpēc viņi ir tik dažādi, un kā aromātu uztver otrs cilvēks, ar kuru mēs tiekamies. No Vācijas uz Latviju. Savu dzimšanas dienas dāvanu saņēma arī Elizabete. Viņai palika 6 gadi. Šis ir vecums, kad individualitāte īpaši iezīmējas. Un varu teikt droši, ka Latvijā viņa ir viena no pirmajām mazajām meitenēm, kurai ir parfīms, kas nosaukts tieši viņas vārdā. Un viņa par to ir lepna. Elizabete kopā ar mums mācās, kā būvēt lielu un nopietnu biznesu. Tādēļ tik pacietīgi sēž mūsu kompānijā, jo šobrīd mēs apspriežam mūsu plānus, lai sasniegtu grupas mērķi 21%. Mūsu bizness ir starptautisks, tādēļ ilgi vienā valstī nekavējamies. Manas ģimenes ceļš ir atkal Dānija, kur gaida kuģu regates nakts brauciens. Tā nav sagadīšanās, bet plānota mērķtiecīga darbība. Man 15% apbalvojums, un šim kuģim svinam 150 gadu jubileju. Tieši kuģīša apaļai jubilejai pagodu tiek rīkot šis pasākums, un visa pilsēta, kurā es dzīvoju Dānijā, ir izgaismota. Dānija ir dārga valsts. Gadu atpakaļ, kad mēs ar vīru šeit ieradāmies, brauciens ar kuģīti mums bija sapnis, jo tolaik dzīvojām mašīnā un meklējām darbu, kā daudzi no Latvijas izbraukušie cilvēki. Bet nu šis sapnis ir realizējies. Mēs jūtamies kā pasakā. Ir savs uzņēmums tagad arī Dānijā. Ceļojumi, kas nemaksā maz, bet mēs tos esam pelnījuši. Arī šādu izbraucienu var atļauties ne katrs. Bet pateicoties manai komandai un tam, ka šajā biznesā mēs esam kopā ar vīru, mēs esam spēks. Paliec kopā ar mani un priecājies par šiem skaistajiem skatiem un salūtu. Protams, vari rakstīt man un sūtīt motivācijas vēstuli. Tikai tajā gadījumā, ja esi izlēmis, ka arī tu esi līderis vai vēlies par tādu kļūt. Pretējā gadījumā tu būsi laipni gaidīts kā mūsu kompānijas klients. Biznesu veido tikai spēcīgi un veiksmīgi cilvēki. Uz saredzēšanos un sadzirdēšanos!